Šajā brīdī dāvāsim savu uzmanību, lasot no Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas, un tā būs viena no nozīmīgākām sarunām, kādu mēs varam izlasīt Jāņa evaņģēlijā. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas Jēzums saka: tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam saka: gani manus jērus. Un vēl otru reizi Jēzus tam saka: Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas Jēzums saka: tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka tam: gani manas avis. Trešo reizi viņš tam saka: Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters nostūma, ka Jēzus trešo reizi viņam sacīja: vai tu mani mīli? Un sacīja viņam: kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka: gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tev jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to Jēzus sacīja, norādīdams, kādā nāvē Pēters Dievu godinās. Un to teicis, Jēzus saka Pēterim: seko man. Debes Tēvs, svētī savu vārdu patiesību pie katra mūsu prāta, dvēseles un sirds, ka tas tur var iesakņoties, augt un nest labus augļus. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Pirms dažām svētdienām mēs apstatījām Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas notikumus. Un atcerieties, tur bija šī aina, kur pēc augšām celšanās mācekļi ir atkal atpakaļ pie ezera. Viss ir gandrīz kā pašā sākumā - nakts, darbs, tīkli, nogurums un toreiz tukšums. Un tā ir viena no tādām īpašām Jāņa evaņģēlija ainām, kas mums parāda, ka dzīve pēc augšām celšanās obligāti neizskatās triumfējoši visās izpausmēs, tā izskatās ļoti pat cilvēcīga un ikdienišķa. Un tas mums atgādina to, ka tava ikdiena arī ir ar Dievu klātbūtni. Tur līdzās ir Kristus. Mācekļi toreiz bija apjukuši, un tur Pēteris viņiem sacīja: es iešu zvejot, un pārējie saprot, labāk tiešām darīt kaut ko, jo domas nevar sakārtot, kā to izskaidrot, Jēzus nāvi un augšām celšanos. Un viņi it kā mēģina atgriezties atpakaļ vecajā dzīvē, atpakaļ pie tā, ko saprot, atpakaļ pie tā, ko šķietam var kontrolēt, bet nakts ir tukša. Un tas arī ir līdzīgi kā reizē mēs gribam aizpildīt savu dzīvi, tad, kad mums kaut kas nesanāk vai kaut ko nesaprotam. Cenšamies to aizpildīt ar aktivitāti, ar darbu, ar pienākumiem, bet dziļi sirdī mēs jūtam, ka ir kāds tukšums, ko ar neko citu nevar aizpildīt, kā tikai ar Dievu klātbūtni. Un tas ir zīmīgi, atcerieties, tur no rīta krastā jau ir Kristus ar pagatavotām brokastīm, uz oglēm pagatavotām brokastīm, kas nozīmē, ka viņš jau tur bija bijis visu nakti. Un Jēzus viņus aicina uz brokastīm. Zīmīgi, mācekļi vēl nav atvainojušies Jēzum, ka viņi Jēzu pamet, kad viņš tika arestēts un vajāts. Pēters vēl nav atjaunots, viņam joprojām ir vainas sajūta un kauns par to, kā viņš Jēzu aizliedz 3 reizes. Bet Kristus to visu negaida, viņš jau gatavo brokastis. Un tas mums atgādina vienu ļoti svarīgu patiesību, ko katram no mums vajadzētu apzināties.
un neaizmirst. Žēlastība vienmēr mūs sagaida ātrāk, nekā mēs paši spējam sakārtot savu dzīvi. Tā tas notiek arī pie tevis. Neviens cilvēks tam nav izņēmums, lai kur tu būtu savā dzīvē. Dievs savā žēlastībā pie tevis, tāpēc, ka tu esi Dieva līdzībā radīts, tu esi Dieva nospiedumu nesējis, tāpēc dārgs un vērtīgs Dieva acīs. Dievs savā žēlastībā pie tevis darbojas pirms tu vēl esi sakārtojis savas domas, sakārtojis savu dzīvi un jūties gatavs viņam tuvoties. Un tad šajā kontekstā sāks šī saruna, kuru mēs tikko lasījām. Šajā sarunā Pēteris tiks ievests kalpošanā. Un tas ir zīmīgi. Pēteris jau pirms šīs sarunas ir ļoti daudz pieredzējis. Viņš ir bijis kopā ar Jēzu gandrīz visos Jēzus kalpošanas notikumos. Viņš ir redzējis 5000 paēdināšanu, viņš ir redzējis mirušo augšām celšanu, viņš ir redzējis slimu cilvēku, nedziedināmu slimu cilvēku dziedināšanu. Viņš ir redzējis daudzus citus brīnumus, viņš ir staigājis pa ūdens virsmu uz Jēzus aicinājumu. Tik daudz tas ir pieredzēts. Būtībā Pēters ir pieredzējis visu, ko mēs varam lasīt evaņģēlijos. Un tomēr izrādās, ka viss, kas ir piedzīvots, ir bijusi gatavošanās tam, kas vēl tikai sekos. Tā ir patiesība katra cilvēka dzīvē. Lai cik tev būtu gadi, lai kur tu atrastos savā dzīvē, kādā zināmā un ļoti dziļā nozīmē, viss, kas tavā dzīvē ir noticis līdz šim, nav paredzēts kā tikai sentimentāls atmiņas, bet tā ir bijusi gatavošanās tam, kas vēl tikai sekos. Protams, mēs visi ejam pretī mūžībai, sastapties ar savu radītāju, bet vēl šajā dzīvē, tajā laikā, kas mums katram dots, viss, kas tev ir dots un bijis piedzīvots, ir bijusi gatavošanās tam, ko tu vari darīt tagad. Iespējams, tas vairs nebūs ar tādu aktivitāti, kā tas bija kādreiz, īpaši, ja tev ir lielāka gadu nasta. Iespējams, tas būs ar mazāk vārdiem, ar mazāku rosību, bet tas nenozīmē, ka tas jebkādā ziņā kļūst nenozīmīgāks. Kas ir tās lietas, kuras tu vari darīt šodien, kurai Dievs tevi ar visu, kas ir bijis līdz šim, ir gatavojis? Ja pat viss aprakstītais evaņģēlijos un viss aprakstītā piedzīvošana bija tikai gatavošanās, tad kāpēc tu domā, ka tas, ko tu esi dzīvē paveicis, nozīmē, ka viss ir izdarīts? Un šo sagatavošanu un atvēršanu nākamam dzīves posmam, nākamam dzīves uzdevumam, Jēzus sāk ar šo jautājumu. 3 reizes, vai tu mani mīli? Nevis, vai tu pietiekoši labi zini teoloģiju. Nevis, vai tu pietiekoši labi proti vadīt. Nevis, vai tu esi pietiekami stabils un izturīgs. Bet pāri šiem visiem un citiem jautājumiem, vai tu mani mīli, 3 reizes. Tieši tikpat, cik reizes Pēteris Jēzu aizliedza. Un tāpēc tā nav pratināšana, tā ir atjaunošana 3 reizes, lai atjaunotu. Un katrs jautājums ir kā pieskāriens vietai, kas vēl Pētera dzīvē sāp. Šī aizliekšana nesen notika. Pēters atcerās šos notikumus, dzīvi, tie viņu vajā. Un katram šim noliegumam Jēzus pieskarās ar šo jautājumu, vai tu mani mīli? Un es gribētu sacīt arī mūsu katra sāpēm, arī tavām sāpēm, tur, kur tev sāp.
Kristus pieskaras ar šo vienu jautājumu arī šodien. Tas ir kāds ļoti dziļš noslēpums, jo tiešām dziedināšana ir nekur citur mūsu dzīvē, kā atbildē uz šo jautājumu, uz šo lielo, dziļo, noslēpumaino jautājumu. Vai tu mani mīli, Jēzus jautā? Nevis saglabājot fokusu uz saviem pāridarītājiem vai sāpēm, uz saviem ievainojumiem un savām kļūdām. Par to mēs daudz varam domāt, reizēm naktī nespēt aizmigt, ko kāds mums izdarījis vai ko mēs esam izdarījuši un kāpēc mēs tā izdarījām. Protams, ja ir lietas, kuras nožēlot, tās var nožēlot, bet pienāk brīdis, un kādi jūs esiet šajā brīdī, kur vairs nav jākavējas tajā, kas darīts vai kas darīts tev, bet tu vari pacelties tam visam pāri, pacelt acis augstāk un sacīt pāri visam, kas bijis. Es mīlu tevi, neskatoties uz to, kas bijis. Tu zini, ka es tevi mīlu. Tāpēc Kristus jautā šo jautājumu, un šajā jautājumā Kristus visu aizved līdz vienam. Nevis līdz tādam zināšanu kopumam, ko tu zini, nevis līdz tavai varēšanai, ko tu spēji, bet viņš aizved līdz vienam, ko tu mīli. Kad cilvēks uzdod šādu jautājumu kādam citam cilvēkam īpaši 3 reizes, vai tu mani mīli, tas parasti nāk no nedrošības un sāpēm un no ilgām būt mīlētam. Bet, kad Dievs to mums jautā, kad Kristus to jautā, viss ir citādi. Jēzus to nejautā no nedrošības, protams, bet no visdziļākām rūpēm par katru no mums. Jo tava mīlestība uz Dievu, un tas nav tikai kāds emocionāls, sentimentāls stāvoklis, tā ir cita identitāte, tas ir cits dzīves redzējums, tas ir cits dzīves pamats. Tava mīlestība uz Dievu vai nu būs, vai nebūs tavas dzīves lielākais spēks, tavas dzīves virziens. Patiesībā diezgan tukša un reizēm pat absurdi ir šodien ir ļoti populārā mācība, kas bieži tiek tiražēta glancētos žurnālos, kas aptuveni skan šādi: tev vajag mīlēt sevi. Reizēm cilvēki ar tādu zināmu pašapziņu, it kā būtu nokāpuši no apskaidrības kalna, paziņo: es iemīlēju sevi, un tad man dzīve sakārtojās. Dziļāk padomājot par šiem vārdiem, protams, tās ir muļķības. Nevelti Bībele nekur mums nemāca mīlēt vairāk sevi. Tās ir īstenībā lamats. Protams, mēs varētu piekrist, ja cilvēks vispār sevi ir ilgstoši ignorējis un nicinājis un ļāvis visiem citiem sevi ignorēt, tad kādu laiku tāda sevis mīlēšana iespējams arī kalpo kā zināma dzīves kvalitātes uzlabošana, bet ja mēs paliekam šādā pēdiņās evaņģēlijā, es iemīlēju sevi, tad tas drīz vien ieved vēl dziļākās problēmās. Tāpēc Kristus saka kaut ko citu, visa Bībeles mācība mums saka kaut ko citu: mīli Dievu. Tāpēc, ka Dievs ir visa labā, skaistā avots. Tu esi pelnījis labāko, tāpēc mīli labāko, kas ir. Mīli savu radītāju, apzinies, no kurienes tu nāc, un ja tu mīlēsi Dievu un Dieva žēlastību, tad arī savu iekšējo pasauli tu sāksi ieraudzīt pareizi, adekvāti. Un tad tu spēsi augt, mācīties, ko vajag nožēlot, tu jutīsies drošs arī nožēlot, jo tu esi mīlēts. Tev nav jādzīvo paštaisnībā, par katru varīt jāpierāda, ka tev jau arī ir taisnība. Tu spēsi pārveidoties un būt Dieva pārveidots. Bet tā nekad nav tāda sevis apbrīnošana. Cilvēks nav radīts, lai būtu savas dzīves centrs. Un reizēm tieši nepārtraukta koncentrēšanās uz sevi cilvēku padara ļoti nelaimīgu. Evaņģēlijs saka: pacel skatienu augstāk, gluži kā mēs dzirdējām kordziesmā, uz Kristu. Un tikai tad Kristus gaismā cilvēks sāk pareizi saprast arī sevi.
Sīmon, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Ļoti personīgi. Vārds, tēva vārds. Tas jautājums skan personīgi. Tieši tev, tieši tavam dzīves kontekstam. Tas nav kolektīvi atbildams. Tieši tev. Un tad, kad Pēters saka, tu zini, ka es tevi mīlu, ja es dodu šo uzdevumu, gani manus jērus, gani manas avis. Tas ir pārsteidzoši, ja es nesaku, ka tu būsi pietiekami labs, tad tu varēsi būt man derīgs, tad tu kalpos, ka tu būsi visus sapratis, tad tu kalpos. Viņš saka, ja tu mani mīli, tad kalpo. Tas tur tā līdz galam nav pateikts, bet būtībā tas jau saka, ja tu mani nemīli, tad labāk vēl nekalpo. Jo, ja tu nemīlēsi Jēzu, tu neizbēgami mīlēsi sevi ar tādu deformētu, egoistisku mīlestību. Ja tu nemīlēsi žēlastību, tev būs jāiemīl paštaisnība pašam par sevi. Tev būs pašam sevi jātaisno, pašam sevi jāpierāda. Un tāda sevis mīlestība ātrāk vai vēlāk nodara pāri pašam cilvēkam, un šāds sāpināts cilvēks sāk darīt pāri citiem, pats to bieži neapzinoties. Īpaši tad, ja tāds cilvēks sāk darboties saistībā ar Dievu lietām. Tāpēc kalpošanā un vispār jau dzīvē, bet baznīcas lietās īpaši mums atkal un atkal ir jāpārbauda savu motivāciju. Jo motivācija nekad nepaliek tāda nofiksēta. Mūsu nedrošība, mūsu sajūtas, tās atkal un atkal prasa savu. Un tāpēc atkal un atkal darbojoties tādās Dieva lietās, mums vajag jautāt sev, Dievs pārbaudi, ar kādu motivāciju es to daru, kāpēc es to daru. Un, protams, tas attiecās uz visām dzīves izpausmēm, kur mēs darbojamies. Jo, ja tā nebūs Kristus, ja tā nebūs mīlestība uz Kristu, tā būs mīlestība uz sevi. Un tad tu nesargāsi vairs citus, tu nerūpēsies par citiem. Bet tu ar savu nedrošību un kompleksu piesakšanu varbūt nodarbosies, un bieži vien tam var izmantot arī aizsedzot savu kailumu ar kādām kalpošanas vīģes lapām. Atcerieties, vecajā derībā, kad brālis nogalināja brāli, Kains nogalināja Ābelu, un tad viņš sāka bēgļot, viņš vairs, protams, nevarēja atrast mieru šajā dzīvē. Un tad Dievs uzrunā Kainu un saka, Kain, kur ir tavs brālis? Un viņš izvairoties no atbildības, viņš saka, vai tad es esmu savu brāļu sargs? Kristus cilvēku dara par savu brāļu sargu, par ganu, par to, kas rūpējās, par to, kas cenšas arī otru sargāt. Un to, ko Kains noārdīja, to Kristus caur savu draudzi un caur saviem mācekļiem cenšas atjaunot un atjauno. Viņš aicina kļūt par tādiem, kas nes rūpes par otru. Jēzus jau varēja vienkārši šo jautāt Pēterim, bez visām brokastīm, bez visiem jautājumiem par mīlestību. Vai tad Jēzus nevarēja vienkārši nākt pie Pētera un sacīt, Pēter, vai tu kalpos? Un es domāju, jūs piekritīsiet, Pēteris vainas sajūtā noteikti būtu piekritis. Viņš taču būtu vēlējies izpirkt savus grēkus ar kalpošanu. Bet Jēzus zina, ar tādu motivāciju nekas ilgstoši nesanāk. Tas iztukšos Pēteri, jo izejas punkts būs viņa paša vainas izpirkšana un savas varēšanas pierādīšana, nevis Dieva mīlestība, kas visu apklāj un ir visam pāri. Un tāda kalpošana ar laiku kļūst cietsirdīga. Tādā kalpošanā cilvēks vispirms ir cietsirdīgs pret sevi un neizbēgami viņš tāds kļūst pret citiem. Un redziet, Pēters jau šo jautājumu patiesībā varēja atbildēt tā dziļi un patiesi tikai pēc sava kritiena. Pēc tā, kad viņš noliedza Kristu. Ja Jēzus šo jautājumu Pēterim būtu jautājis pirms tam, iespējams, Pēteris būtu arī atbildējis pareizos vārdus.
bet tie vārdi būtu bez dziļuma. Tie vārdi būtu nākuši no tādas pareizības un pārākuma sajūtas. Zīmīgi, ka pirmo jautājumu, zinot Pētera personību, Jēzus formulē šādi: Sīmon, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Pēterim bija tendence salīdzināties ar citiem, viņš gribēja būt pārāks. Un pirms tritiena Pēters šo jautājumu būtu atbildējis no pareizības, no pārākuma, bet nevis no piedzīvotas žēlastības. Un te ir kāda grūti saprotama, bet dziļa patiesība. Ja tu neapzinies savu dziļo krišanu un savu atkarību no žēlastības, tu nekad nemīlēsi žēlastību pietiekami, lai spētu patiesi mīlēt citus. Redziet, mums daudz vairāk ir jābrīnās, un mēs nevaram beigt brīnīties par to, ka Dievs žēlastībā pieņem mūs, un šai apbrīnai vienmēr ir jābūt lielākai par mūsu spēju brīnīties par citu nepilnībām, un reizēm varbūt arī par kādu citu cilvēku nedaudz atšķirīgiem teoloģiskiem akcentiem. Jo pretstats žēlastībai ir sajūta, ka esi nopelnījis, ka esi pārāks. Un tad, kad tev šķiet, ka tu esi nopelnījis, tad brīdī, kad dzīvē kaut kas neiet, vienmēr parādās upura mentalitāte. Ak, es nabaks, man nenovērtē, man dara pāri. Visiem taču man jābūt pateicīgiem. Un nekas neieved rūgtumā kā paštaisnība un upura identitāte. Un tāpēc Jēzus, uzticot Pēterim kalpošanu, to noliek uz pavisam citiem pamatiem. Tur, kur upura identitātei netiek atstāta nekāda vieta. Pēteri, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Un Pēters ir beidzot kaut ko sapratis. Viņš atbild uz šo jautājumu vairs nesalīdzinot sevi ar citiem. Vecais Pēters būtu teicis, protams, Jēzus, es tevi mīlu vairāk. Šeit Pēters saka, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Kas gan es esmu, lai es varētu apgalvot, ka es tevi mīlu vairāk kā citi? Tur ir cits pamats. Pamats ir žēlastība, kas paceļ no tritiena un pāri visam mīlestību uz Kristu. Un tieši tāpēc Jēzus jautā, nevis vai tu mīli sevi, vai tu mīli garīgus amatus, vai tu mīli kādu darbošanos draudzē. Viņš pat nejautā, vai tu mīli cilvēkus, bet vispirms, vai tu mīli mani, vai tu mīli piedošanu, vai tu mīli necienīga cilvēka atjaunošanu, vai tu mīli Dieva mīlestības izpausmi. Jo būt kalpošanā bez dziļas apzināšanās, ka tev pašam vajag žēlastību, ir briesmīga kombinācija. Nevelti svētie raksti saka, kam daudz piedots, tas daudz mīlēs. Un tas, protams, nenozīmē, ka tev jādara kādas briesmīgas lietas, lai tu vairāk mīlētu Dievu, tad, kad tu piedzīvo žēlastību. Dieva svētuma un absolūtās mīlestības priekšā tu vienmēr sajutīsi, cik bezgalīgi daudz vairāk tev vēl ir kur augt un tiekties uz augšu. Mīlēt žēlastību nozīmē mīlēt Kristu. Galvenais jautājums vienā brīdī ir, vai es mīlu Kristu. Un ja tas nebūs manas dzīves galvenais jautājums, tad nemanāmi kāds cits jautājums ieņems galveno vietu. Un tas visticamāk skanēs, vai visi mīl mani. Un tas atver durvis uz elli. Jēzus šeit uzrunā Pēteri, un viņš nejautā, vai tu apzinies, cik ļoti tu esi izgāzies, vai tu apzinies, cik tālu tu esi kritis. Viņš jautā, vai tu mani mīli. Un šis jautājums atjauno Pētera identitāti. Jēzus saka Pēterim to, ko viņš grib sacīt katram cilvēkam, arī tev. Tu neesi tavas kļūdas, tu neesi tavi kritieni,
Tu neesi tavas neveiksmes. Tas viss, protams, ir tavā dzīvē bijis. Bet tas nav tas, kas tu esi Dieva acīs. Lūdzu, dzirdi. Tu esi tas, kurš var mīlēt, un tu esi tas, kurš tiek bezgalīgi mīlēts. Bieži mēs domājam, ka mums ir kādas problēmas, kuras mums vajag atrisināt, bet bieži mums ir kāds mūsu pašu izveidots stāsts par savu dzīvi, kur vietā ir jānāk Dieva stāstītajam stāstam. Mums ir nepareizi stāsti reizēm, ar kuriem mēs veidojam savu dzīves priekšstatu un savu identitāti. Un reizēm mēs tiem tik ļoti noticam, jo esam savā galvā to sev tik daudz stāstījuši. Jēzus iedod Pēterim jaunu stāstu, kur viņš nevarēja stāstīt, ne būdams nomodā, ne cenšoties vakarā aizmigt pēc tam, kad viņš bija Jēzus aizliedzis. Viņš dod jaunu stāstu. Tu esi tas, kurš var mīlēt, un tu esi tas, kurš tiek bezgalīgi mīlēts. Un tas atbild uz katra cilvēka dziļākiem jēgas meklējumiem. Un tādā dziļā, patiesā izpratnē cilvēks to nevar atrast nekur citur, kā tikai pie Dieva. Pēterim netiek tikai piedots, viņš tiek sūtīts. Un tas tāpat arī pie katra no mums. Ja tavai dzīvē nebūs misijas sajūta no Dieva, tad tā drīz atkal kļūs tikai par tevi pašu. Tad tā būs tā seklā mācība, kā tu iemīlēji sevi. Bet tas ir būtībā nāvīgi garlaicīgi. Ja tavai dzīvē nebūs misijas, tad tā kļūs atkal ņemšanās tikai ap tevi pašu. Reizēm draudzes iekrīt fokusā pašas uz sevi un aizmirst to lielāko misiju, kam draudzes ir aicināts, reizēm cilvēki. Bet Dieva piedošana nekad nav tikai par pagātni. Tā vienmēr nes sev līdzi arī jaunu nākotni un nākotnes atvēršanu. Dievs ne tikai dzēš to, kas bija, viņš rada to, kas vēl nav bijis. Atjaunošana nav atgriešanās vecajā, tā ir ieiešana jaunajā, arī šodien priekš katru no mums, un bieži vien daudz dziļāk nekā jebkad agrāk piedzīvots. Un tad sarunas beigās Jēzus pēkšņi piemin Pētera nāvi. Lasot to tekstā, tas pat nāk negaidīti. Pirmā brīdī šķiet drusciņi nevietā. Kā tad tā? Tu tikko runā par misiju, par uzdevumu, gani mana savis, un pēkšņi tu runā par manu nāvi. Bet īstenībā viss jau ir saprotams un, protams, pareizi, jo īsta mīlestība vienmēr ved uz sevis atdošanu līdz galam. Un tad ar zināmu smaidu mēs varam lasīt un atcerēties notikumus Pētera dzīvē, bet smaidi jau izraisa tas, ka tas jau ir arī stāsts par katru no mums. Atcerieties, reiz Pēters pašapzinīgi un bravūrīgi signalizēja savu ticību. Iespējams, pat centās parādīt, ka viņš ir pārāks par citiem, un Jēzums sacīja: es tev nemūžam neatstāšu, es savu dzīvību par tevi atdošu. Un tad, kad Pēters to pārējo mācekļu priekšā Jēzums sacīja un varbūt sagaidīja kādas Jēzus uzslavas, Jēzus redzēja vairāk, Jēzus redzēja tālāk, Jēzus redzēja Pētera sirdi, un viņš tikai līdzjūtīgi noteica: vēl gailis nebūs dziedājis, tad tu man jau 3 reizes būsi aizliedzis. Īstenībā tas jau arī ir viss, ko bieži tie skaļie cilvēku paziņojumi ir vērti. Aiz kuriem reizēm cilvēki mēģina sev pozicionēt, ka viņi ir garīgāki, ticīgāki, svētāki, pareizāki par pārējiem. Un kad ar visu savu pareizību un garīgumu mēs nākam pie Kristus un gribam, lai viņš mūs apbrīno, viņš saka: gailis vēl nebūs 3 reizes vienreiz dziedājis, tad tu man 3 reizes jau būsi aizliedzis.
Bet šoreiz šis ir cits Pēters. Viņš vairs nedod skaļus apgalvojumus par savu varonību, viņš vairs neizsola neiespējamo, viņš vairs nejūtas pārāks par citiem. Viņš saka, kungs, tu zini visas lietas. Ko gan es vēl varētu atbildēt? Tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Un tad Jēzus saka, gan manas avis, nu tu esi gatavs. Reizēm mūsu garīgā izaugsmē daudz vērtīgāks ir kritiens, kur mēs mācāmies pazemību, kā uzvariņas, kur mēs sākam justies pārāki. Tagad Jēzus redz citu cilvēku, kurš ir izgājis cauri savam spēku sabrukumam, kurš vairs necenšas izskatīties drosmīgāks, uzticīgāks vai garīgāks par citiem. Šeit vairs nav skaļu vārdu bez seguma, šeit ir pazemība, zināma salauztība, žēlastības pieredze. Un spēja ieraudzīt arī savu nespēju piepildīt Kristus aicinājumu savā spēkā. Un tad, šajā brīdī, Jēzus Pētera aicinājumā iekļauj pat viņa nāvi. Viņš redz Pētera dzīvi, viņš redz ar šādu pazemību, ar šādu salauztību un ar šādu mīlestību. Tu beidzot esi gatavs aiziet līdz galam. Šī vairs nav poza. Beidzot vairs nav poza. Un viņš saka, tagad es redzu, ka tu pat savā nāvē mani apliecinās. Tagad tas beidzot var notikt. Tagad Pēters vairs nestāv savā spēkā, tagad viņš balstās žēlastībā. Un tieši tāds cilvēks var ganīt Kristus avis līdz galam. Bet tas jau neatiecas tikai uz Pēteru. Tas attiecās uz katru no mums, tur, kur ir tev Dieva dota atbildība. Un beigās Jēzus saka vārdus, kurus viņš kādreiz sacīja Pēterim. Viņa jaunībā, kalpošanas sākumā, vēl pilnīgā naivumā, tie paši vārdi seko man. Bet šie vārdi izskan pavisam citādi. Tas ir tas pats aicinājums, kas sākumā, bet tagad daudz nozīmīgāks, jo tas ir attīrīts caur kritienu un padziļināts caur žēlastību. Vai tu mani mīli? Un šis jautājums nav apgrūtinājums, lai liktu tev justies neērti arī šodien. Tas ir sākums, tās ir durvis. No šī jautājuma piedzimst viss, kas tev dzīvē patiesi nozīmīgi ir vajadzīgs. Aizejot no šī jautājuma, tu pazaudē visu, kas tev ir dzīvē patiesi nozīmīgi vajadzīgs. Tavu dziedināšana, tavu patiesā dziļākā identitāte, tavs aicinājums. Un varbūt šodien ar visu, kas tavā dzīvē notiek, tev pāri visam ir svarīgi atbildēt uz šo jautājumu ar dziļu, patiesu, pazemīgu atbildi. Jā, kungs, tu zini, pazemībā, paļāvībā, dziļā abrīnā, nevis uz savu spēju, bet uz Kristus žēlastību. Ja tu vari Dievu priekšā sacīt, jā, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Un ar to pietiek, lai sāktos jauna dzīve vai jauns posms tavā dzīves ceļā. Nolieksim galvas lūkšanā. Jēzus Kristu, paldies par tavu mīlestību, ar kur tu tuvojies mums un dod mums jaunu dzīves stāstu. Šajā brīdī, kad mēs apklustam tavā priekšā, ļauj tu mums katram personīgi atbildēt tev. Tur, kur tu katru no mums uzrunā vārdā un prasi, vai tu mani mīli.
dod mums pazemību, neizlikšanos un spēju Tev atsaukties un atbildēt. Kungs, piedod mums, kur mēs bieži esam mīlējuši sevi vairāk nekā Tevi un tādējādi nodarījuši sev pāri. Piedod, tur esam meklējuši savu godu, savu drošību un taisnību, nevis Tavu klātbūtni un atņēmuši sev labāko. Atbrīvo mūs no nepārtrauktas driešanās ap sevi, no lepnības, paštaisnības, upuru mentalitātes, no žēlastības trūkuma pret sevi un citiem. Dod mums sirdi, kas mīl Tevi. Ne tikai runā par Tevi pareizus vārdus, ne tikai kalpo, bet mīl Tevi. Lai mūsu centrs, mūsu dzīves centrs neesam mēs paši, bet tas, kas ir pats labākais, skaistākais un patiesākais, tas esi Tu. Un, Kungs, ja šodien kāds šeit ir salauzts, izdedzis, vainīgs, noguris vai pazudis, ļauj Tu šim cilvēkam šodien īpaši dzirdēt, ka Tu joprojām aicini un Tu mīli, ka pie Tevis vienmēr ir vieta, ka žēlastība vienmēr ir lielāka par mūsu tritienu, ka neveiksmē nekad nav pēdējais vārds. Atjauno mūs, dziedini mūs un sūti mūs no jauna, lai mēs ne tikai runātu par Tavu mīlestību, bet paši dzīvot no tās. Jēzus, mēs gribam Tev sacīt pazemībā un paļāvībā. Jā, Kungs, Tu zini visas lietas. Tu zini, ka es Tev mīlu. Āmen.